Māmiņu kluba superbēbītis Everts ir jau 8 mēnešus vecs. Šobrīd viņam nāk 4 zobi, un mazais ķipars aktīvi piedalās mammas ikdienas aktivitātēs ārpus mājas. Tagad termometra stabiņam nokrītot zem nulles, laiks padomāt par siltajām virsdrēbēm. Tad nu laiks doties meklēt jaunu, siltu kombinezonu neaizmirstamiem ziemas priekiem. Mēs esam atnākuši iegādāties mazajiem ziemas kombinezonu. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs mums varētu jau ieteikt. Sakiet, lūdzu, jā, tad man uzreiz arī pretīm jautājums, vai vairāk bērni sēž ratos, staigā, kādiem tiem apstākļiem ir domāts? Ratos. Ratos. Jā. Ja ratos, tad principā ir forši dūnu kombinezoni, tādi viņi ir viegli, arī viņiem arī mašīnā ir labi. Šādus kombinezonus var papildināt ar sedziņu vai ratu maisu, lai vēl siltāk. Kā ir, pieņemsim, vēl ir maziņš, viņš tiešām tikai sēž un guļ ratos ar cimdiņiem, zābeciņiem. Es skatos, šiem ir lieliska opcija, kad viss aizlokās ciet, vai neko nevajag vilkt apakšā, vai šis jau ir gana tā kā pasargājoši no augstuma? Jā, šeit jāskatās kā uz augumu, jo citreiz ir tā, ka tur knapi, jā, un tad principā ne ļoti pietiek ar tām aizvērtām kājiņām un rociņām, un varbūt vēsi, kā arī lielākiem bērniem, diezgan nērti, viņiem gribās tomēr izvilkt to rociņu un kājiņu kaut kā. Tad var ņemt blakus zābaciņus, tie, kas nesteigā bērniņi. Lūk, tādi ir zābaciņi klāti, jā, silti. Jā. Šitos var ņemt, un arī parasti kājiņas arī salst ziemā, kad ir vēsāk, tāpēc tiešām tādi zābaciņi ir ļoti labi. Un arī klāt kaut kādus mazulīšu cimdiņus. Tu saki šito, Evert, jā? Vai ne? Ir ritīgi labs, esam šo noskatījuši. Jā. Tā kā mēs esam tumšo krāsviņu piekritēji un tādu vienkāršāku man patīk, bez rakstiem, jā. Tad es laikam būšu noskatījusi šo. Man patīk, kad viņš nav tāds masīvs, un tā kā es plānoju tomēr ratos izmantot arī ratu maisu, tad man šķiet, ka mūsu gadījumā šis būs tāds lielisks. Lai izvēlētos pareizo kombinezonu izmēru, vērts atcerēties, ka lielākajai daļai kombinezonu norādītais izmērs ir ar 6 cm rezervi, tāpēc speciāli izmēru lielāks nav jāņem. Ja ir arī ratu maiss, tad kombinezons var būt plānāks, un pat ja bērniņš nestaigā, augstākajam laikam vajadzētu piemeklēt arī zābaciņus un cimdus.